Vai bankas un nebanku kreditētāji ir vienīgie uzņēmumi, kuri pārbauda tavus datus kredīta informācijas birojā? Nē. Tavus datus pārbauda arī citi uzņēmumi. Kuri? To tev tūlīt pastāstīšu. Es esmu Inters, pārstāvu kredīta informācijas biroju, jeb KIB. Mēs esam pieraduši domāt, ka tikai bankām, līzingiem un licencētajiem kreditētājiem ir kredīta risks. Tātad, ja viņi ir vienīgie, tad loģiski būtu, ka šie uzņēmumi ir vienīgie, kam ir tiesības pārbaudīt un kuri arī pārbauda mūsu kredīta vēstures datus kredīta informācijas birojā. Personīgi es esmu saskāries ar šādu viedokli, kad runāju ar KIB esošajiem un potenciālajiem klientiem. Domāju, ka tāds priekšstats ir izveidojies tāpēc, ka KIB tiek salīdzināts ar vienu citu lielu valsts datubāzi, kurā ir visi kredīti iestāžu, sauksim šos uzņēmumus vienkāršā valodā par bankām. Tātad visu banku un tām saistīto uzņēmumu ir vairāk saistītie uzņēmumu tipi, bet visbiežāk mēs saskaramies tieši ar uzņēmumiem, kuri sniedz autolīzingu. Tātad KIB bieži salīdzina ar valsts datubāzi, kurā ir banku un līzingu dati par visiem izsniegtiem kredītiem. Tādu datubāzi uztur Latvijas banka un saucas šī datubāze Latvijas bankas kredītu reģistrs. Šajā vietā datus par to, kā tiek maksāti kredīti, patiešām var redzēt tikai uzņēmumi, kuriem ir banku licence, vai arī tie uzņēmumi, kuri ir cieši saistīti ar šīm bankām. Kā jau minēju, piemēram, līzingi. Pēdējā laikā arī ir daži nebanku kreditētāji, kuri pievienojušies šim reģistram, bet tādi ir maz. Un tie ir tikai tie nebanku kreditētāji, kuriem mātes kompānija ir kāda kredītiestāde tepat Latvijā vai kaut kur Eiropā. Lielākā daļa licencēto nebanku kreditētāju, kuri arī izsniedz kredītus, datus Latvijas bankas kredīta reģistrā pārbaudīt nedrīkst. To neļauj likums. Šajā video jau stāstīju par to, ka valstī ir daudz dažādas nozares, kurās ir ļoti daudz datu. Šie dati visi ir ļoti svarīgi, lai precīzi varētu izvērtēt gan fizisko, gan juridisko personu kredīta risku. Bankas un līzingi nav vienīgie uzņēmumi, kuriem ir svarīgi dati, bet KIB ir vienīgais uzņēmums, kurš pie sevis apvieno visas iespējamās nozares un informāciju par katra uzņēmuma parādniekiem. Maza atkāpe reklāmē. Ja tu esi uzņēmējs un tev ir parādnieki, tad zvani man. Es tev izstāstīšu, kā tu vari nodot savus datus KIB. Un atceries, tas ir pilnīgi bez maksas. Tātad KIB tika izveidots 2013. gadā, un kā jau minēju, tā ir vienīgā vieta, kur visi uzņēmumi, kuriem kāds nav samaksājis rēķinu vai cita veida maksājumu, var savus datus bez maksas mums ieziņot. Tas ir padalīties ar savu informāciju par saviem vienu vai vairākiem desmitiem, kādiem tie pat ir tūkstošiem parādnieku. Svarīgi, ka kredīta informācijas birojā savus datus var ieziņot jebkurš uzņēmums, kuram ir kaut viens parādnieks. Un nav svarīgi, vai tas viens parādnieks ir privātpersona vai uzņēmums. Ja mēs runājam par principu, tad vienīgais nosacījums, lai datus drīkstētu ziņot KIB, ir tāds, ka tev kā uzņēmumam jāvar pierādīt parāda esamība. Es teiktu tā, pirms ziņo mums datus padomā, ja parādnieks aizies uz tiesu, vai tu varēsi pierādīt tiesā, ka tev patiešām šis cilvēks vai uzņēmums ir parādā. Ja jā, tad droši ziņo datus. Par to, kas vēl ir jāievēro ziņojot datus, KIB ir rakstīts kredīta informācijas biroja likumā. Tur ir detaļas, kas ir attiecināmas tieši uz to, kā ziņot datus par saviem parādniekiem, privātpersonām. Bet par tām pastāstīšu vairāk citā video. Atgriežoties pie datiem. Datus kredīta informācijas birojā ziņo dažādi nozaru uzņēmumi. Vairāk par to, kādi dati nonāk KIB un no kurām nozarēm esmu stāstījis vienā no video iepriekš. Kredīta informācijas birojā privātpersonu un arī uzņēmumu datus var pārbaudīt jebkurš uzņēmums, kam ir kredīta risks. Privātpersonas pašas var pārbaudīt datus tikai par sevi. To var izdarīt interneta vietnē manakredītvēsture.lv. Un ko tur var redzēt, pastāstīšu kādā no citiem video. Kurš tad var skatīties manus datus un kas tad ir kredīta risks? Kredīta risks ir jebkurš pakalpojums vai prece, kuru tu saņem, bet apmaksu veids vēlāk. Mēs esam pieraduši runāt tikai par kredīta risku bankām vai nebanku kreditētājiem, jo šie uzņēmumi aizdod naudu vai finansē kādas ēkas, dzīvokļu, zemes iegādi vai, piemēram, finansē auto iegādi. Savukārt mēs to aizņemamies un apņemamies paņemt to naudu atmaksāt vēlāk. Vārds sakot, paņemam kredītu. Par to, kas ir kredīts, variet uzzināt šajā video.
Iedodot tev naudu vai finansējot kādu preces iegādi, kreditētāji ir uzņēmušies kredītrisku. Viņi riskē, ka tu to naudu vari neatdot. Tik tālu skaidrs. Bet kur tad ir kredītrisks citiem uzņēmumiem, kuri mūs tiešā veidā nekreditē? Naudu viņi mums nedod, vai ne? Piekrītu. Naudu ne, bet uzņēmums iedod man, piemēram, elektrību ar norunu, ka par elektrību es samaksāšu vēlāk. Tas nozīmē, ka arī šis konkrētais uzņēmums arī ir uzņēmies kredītrisku. Kāpēc? Skaidroju. Kāds ir uzcēlis hidroelektrostaciju vai uzlicis, piemēram, vēja turbīnu. Vai Zviedrijā uzņēmums ir uzbūvējis atomelektrostaciju, nav nozīmes. Tas viss maksā naudu. Citi uzņēmumi ir uzlikuši vadus, pa kuriem elektrība atnāk līdz mums. Vai tas ir darbs, mājas, skola, šķūnītes, pjomas laukos? Uzņēmumi par saražoto elektrību prasa naudiņu, kas ir godīgi. Viņi savu ir iztērējuši, būvējot elektrostacijas un maksājot algas inženieriem, kas nodrošina, ka elektrība tiek saražota. Tāpat arī jāmaksā uzņēmumiem, kuri nodrošina, lai no ražotāja elektrība tiek nogādāta pie tevis uz mājām. Tātad kāds par to visu jau ir samaksājis. Elektrību nogādā pie tevis un tu to tērē, bet maksā mēneša beigās. Jau šo procesu paskatāmies no uzņēmēja skatu punktu, arī viņš ir iztērējis naudu. Un arī viņš riskē, ka šo naudu nedabūs atpakaļ. Tikai naudas vietā uzņēmums tev ir iedevis preci, bet naudu ir samaksājis piegādātājiem, nevis tev. Vienalga, kas tā ir par preci, vai tā ir elektrība, ūdens vai benzīns. Tieši tas pats ar pakalpojumu. Piemēram, visi mēs vienā vai otrā veidā saģenerējam atkritumus. Atkritumi tiek izmesti atkritumu tvertnē un vēlāk tos jau izved atkritumu apsaimniekotājs. Ja tu esi ēkas īpašnieks, tad tev par tiešo uzņēmums izstāda rēķinu. Ja dzīvo dzīvoklī, tad tev iespējams, ka šo rēķinu pastarpināti piestāda namu apsaimniekotājs. Tas nozīmē, ka arī atkritumu apsaimniekotājiem vai arī namu apsaimniekotājiem ir kredītrisks. Protams, katram var būt cita situācija un iespējams par atkritumu izvešanu tu maksā uz priekšu savā pilsētā vai ēkā, kurā tu dzīvo. Bet es vairāk runāju par principu, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, un pakalpojumi mēdz būt dažādi. Arī tur ir kredītrisks, jo darbs, lai vai kāds tas būtu, ir ieguldīts, un tas maksā naudu. Un ja es esmu saņēmis šo pakalpojumu, tad par viņu būtu arī jāsamaksā. Ja mēs runājam par namu apsaimniekotājiem, es novēroju, ka tendence pārbaudīt kredītvēstures pirms laist iekšā jaunu īrnieku kļūst arvien populārāk arī Latvijā. Kāpēc arī? Zinu, ka tāda praksa ir diezgan izplatīta Anglijā, Vācijā, arī citās vecās Eiropas valstīs. Nosauktajās valstīs, it īpaši Anglijā, ir grūti vai pat reizēm neiespējami atrast labu īres dzīvokli, ja nav iespēja uzrādīt labu kredītvēsturi. Dzīvokli atrast var, bet nosacījumi ir ļoti neizdevīgi, un pats mājoklis arī mēdz būt tāds samērā zemes kvalitātes. Bet par Latviju. Redzam, ka Latvija lēnām, bet arī iet šajā virzienā, un manuprāt, tas ir pareizi. Padomājiet paši, kāpēc kādu, kas ir parādā visai pasaulē, laist savā mājoklī? Ja nemaksā visiem, tad kāpēc pēkšņi tas cilvēks sāks maksāt man vai tev? Vai tad es esmu savādāks vai labāks par citiem? Nu, nē. Tātad, ja nemaksā citiem, esmu vairāk kā droši, ka nemaksās arī man. Es laistu savā īres dzīvoklī tikai tādu cilvēku, kas citiem nav parādā. Bet par to, kā pārliecināties, ka tā persona citiem nav parādā, tā jau ir cita tēma, un par to pastāstīšu kādā no nākošajiem video. Es esmu Inters, un tu skaties KIB izglītojošos video. Tiekamies nākošajos video, un lai tev forša diena!